Aicinot sabiedrību palīdzēt sagādāt Latvijas bērnamiem ziemē nepieciešamo malku, dārza piedarumu un darbarīku ražotājs Fiskars 12. septembrī rīkoja malkas skaldīšanas labdarības sacensības. Par prasmīgākā malkas skaldītāja godu sacentās Latvijas stiprākie vīri. Šī gada Latvijas spēkavīru čempionāta uzvarētājs Dainis Zāģers, kā arī spēkavīri Andris Leišaunieks un Raimonds Bergmans. Spēkavīru saskaldītā malka tika ziedota ģimenes tipa bērnamam Kaļvu Auģu ģimenei. Mēs bijām ļoti pārsteigti, kad mums piezvanīja un piedāvāja malku, jo mēs dzīvojam uz laukiem un malka mums ir vienkārši ļoti nepieciešama. Mūsu bērniem ir divstāvu māja, kura jākurina regulāri, jo mazie bērni rāpo pa grīdu. Tas nozīmē, ka jābūt ir ļoti labam siltumam mājā, un mums ir pirts, kuru regulāri kurinām, un tur bērni iet, kā jau pusauģi, neiet visi kopā, bet iet atsevišķi, un tad ir no rīta līdz vakaram jākurina. Tādēļ malka mums tiešām iziet ļoti daudz. Sirsnīgs paldies jums! Tas nozīmē, ka mums šogad būs silta ziema. Paldies jums ne tikai par to malkas siltumu, bet arī par jūsu sirds siltumu, ka esat iedomājušies par šiem bērniem un esat viņiem palīdzējuši. Un liels paldies gan Tauriņa efektam, gan Fiskaram, gan spēkavīriem. Sirsnīgs paldies! Labdarības kampaņa Tauriņa efekts ir izveidota ar mērķi palīdzēt vai pat padarīt bērnam audzēkņu dzīvi krašņāku, skaistāku, jaukāku, patīkamāku. Un mēs regulāri apzinām bērnu namus, lai uzzinātu, kādas ir viņu galvenās vajadzības. Vajadzības ir gan nemateriālas, kad bērnam ir ļoti priecīgi, kad pie viņiem atbrauc ciemos mākslinieki vai aicina viņus kaut kur uz izrādēm, gan arī materiālās. Un materiālās ir tiešām ļoti dažādas, sākot ar kaut kādu tehniku, remontdarbiem, malku. Un par to visu var uzzināt arī www.tauriņaefekts.lv mājaslapā. Tur ir apkopotas visas vajadzības bērnamiem. Bet ko es gribētu akcentēt, kāpēc mēs saucamies Tauriņa efekts? Tauriņa efekts ir matemātiķa Edvarda Laurensa termins, jēdziens, kas ir ietverts viņa hausa teorijā. Un tas nozīmē to, ka ja lielā sistēmā pamainās kaut viena neliela detaļiņa, tad visa sistēma mainās. Un tas ļoti atbilst mūsu filozofijai. Mēs ticam, ka pat ļoti neliela palīdzība ļoti uzlabo bērnam audzēkņu dzīvi Latvijā. Līdz ar to mēs tiešām ticam, ka arī šodienas pasākums ir tiešām ļoti būtisks un nekautrēties palīdzēt, nekautrēties interesēties un atbalstīt. Paldies! Labdarības sacensībās uzvarētājs tika noteikts pēc saskaldīto baļķu daudzumu. Saskaldot 115 baļķus, 3. vietu ieguva Andris Leišaunieks, 2. vietā ar 117 baļķiem palika Raimonds Bergmans, bet uzvarētājs Dainis Zāģers saskaldīja 121 baļķi.